Hozeja 2.16. Tāpēc raugi es viņu vilinādams aizraušu un vedīšu viņu tuksnesī un runāšu laipni ar viņu. Pirmā daļa šim vārdam ir: Dievs tevi vilinās ārā prom no vietas, kur tu esi tagad. Būs kaut kas, vai Dievs izraisīs kaut kam notikt tavā dzīvē, kas izraisīs vēlmi tev sekot Dievam, lai izietu ārā no šīs situācijas. Vilinās ārā, tā nav maldināšana, bet kaut kas lielāks un labāks par to, kur tu esi. Tātad tu ej, tu iesi, tu atbildēsi. Otrā daļa: es viņu ievadīšu tuksnesī. Neesi pārsteigta ar vidi, kur Jēzus izlēmis tevi vest. Nenovērs uzmanību, neesi ļoti satraukta vai izmisusi. Dievs, tu mani atvedi uz šo vietu, un ko tagad? Dievs joprojām strādā. Pievērs uzmanību pārējām vārdam. 17. pants. Un atdošu viņai tur būdams, viņas vīna dārzus un Ahoras ieleju pārvērtīšu par cerību vārtiem, un tur tad viņa būs piekāpīga un dziedās kā savas jaunības dienās, kad viņa izgāja no Eģiptes zemes. Iemesls, kāpēc Dievs tevi vilinās tuksnesī, iemesls, kāpēc Dievs tevi ved uz vietu, kur tu domāji, ka tā būs savādāka vieta, kāda tā ir, tas ir tāpēc, lai tu vari būt dziedināta. Tevi mierinās, viņš dziedina tevi, viņš cenšas, un viņa mērķis ir, lai tu esi tur, kur tu esi šajā konkrētajā situācijā, lai atnestu dziedināšanu tev. Tas nozīmē, ka būs dzemdēts mērķis no tās izolētās vietas, kur Dievs tevi vispirms dziedinās, un tad atvers durvis aicinājumam. Vieta pirmkārt būs kaut kas, par ko tu brīnīsies, ko Dievs dara, bet tam ir mērķis un nākotne, cerība, un tu beigās slavēsi Dievu tā rezultātā.